Vienaldzīgi politiķi, Kuprainis un visi citi. Vienaldzīgi tavi niķi, man vienalga, visi kopā. Valsts vides dienestam tiešām ir vienalga. Tukuma novada iedzīvotāji vērsās pie valsts vides dienesta ar iesniegumiem, norādot uz to, ka vairākas vēja parka Tume ietekmes uz vidi galziņojumu sabiedriskajās apspriedēs pārkāpti dažādi noteikumi. Atbildes vēstulē jeb lēmumā valsts vides dienests atzīst. Jā, sabiedrībai tika ierobežota iespēja uzdot jautājumus klātienē un arī Zoom platformā. Jautājumus pat tiešām nevarēja uzdot visi interesanti, pat arī ilgstoši pacelt roku, bet mums vienalga. Jā, hibrīda formā rīkotās sapulces bija zem katras kritikas, jo Zoom platformā skaņas kvalitāte bija slikta, čata funkcija tika ierobežota, bet pieslēgties taču bija iespējams. Ar to taču ir jāpietiek. Jā, sapulču protokols pat tiešām nebija pilnībā atspoguļota informācija. Daļa info izlaista, daļa nepietiekami detalizēta. Bet mums jau atkal vienalga. Jā, arī dalībnieku patiesais skaits sākotnējos sapulču protokolos bija melots. Bet tas taču nekas. Pēc jūsu iesnieguma attīstītājs taču protokolu salaboja. Dienesta pārstāvji nepiedalījās visās sabiedriskajās apspriedēs. Nu, un kas par to? Vai tad kāds likums to nosaka? Jā, moderātoru uzvedība bija necienīga un neprofesionāla. Nu, bet kas par to? Bija taču iespēja izteikties. Un to taču nav jāņem vērā, vērtējot sapulču norisi. Formāli viss bija kārtībā. Formāli uz 30 lapas pusēm valsts vides dienests aprakstīs situāciju, atzīstot visu, kas pārkāpts, bet secinot, ka tas taču nekas, jo formāli taču sapulces notika. Kāds kaut ko pajautāja, kāds kaut ko pastāstīja, kamēr ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras rīkošana un izvērtēšana būs šādu dienestu atbildība, kas pakārtota ministrijām vai ministriem, kuri par visām varēm bez ekonomiskā pamatojuma un sakārtotas likumdošanas gribēs izbīdīt vēja parkus katrā Latvijas novadā, tikmēr viss šis process būs tieši tik formāls, kādu to pieredz cilvēki, kuri šobrīd saskarās ar kādu no vēja parku ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūrām. Valsts vides dienesta lēmums ir pretrunā ar Eiropas Savienības un konvencionālajām tiesībām par sabiedrības līdzdalību. Valsts vides dienesta sagatavotajā lēmumā citēti imperatīvi tiesību avoti, kas nosaka nevis formālu, bet efektīvu sabiedrības dalību. Taču neraugoties uz to, valsts vides dienests turpina teikt, ka viss ir kārtībā. Attīstītājs taču uz jūsu iesniegumu sniedza paskaidrojumu, ka viss bijis kārtībā, un viss ar to izpēte beidzas? Cik ilgi tas tā turpināsies? Cik ilgi vēja parku lobisti būs pārāki par vietējiem iedzīvotājiem un pašvaldībām, kas uzdod jēgpilnus, pamatotus jautājumus? Cik ilgi visos ministriju gaiteņos tiks lobēti 300 metru augsti vēja monstri pie gandrīz katras lauku viensētas?